Sveiki šodienā. Šodien es esmu kopā ar Liliju. Mēs sēžam katrs savā Latvijas galā, bet mēs esam jau dažus gadus vienojušās vienā tādā kopīgā projektā, kas saucās Jaunā laika dziedniecības kurs. Kurs radās pirms 6 gadiem, kad es sapratu, ka ir kaut kā jāsāk dalīties ar to pieredzi un metodēm, kas ir apkopotas, darbojoties dziedniecības jomā un viskaut kur mācoties un strādājot šajā virzienā. Un tagad mēs uzņemsim jau 6. reizi cilvēkus šajā kursā. Pavisam drīz, 13. janvārī, mums būs atkal jauns kurs. Un viņš ar laiku ir uzlabojies, manuprāt, kļuvis tāds dziļāks, varbūt arī koncentrētāks un tāds saprotamāks, es ceru. Un šodien mēs tā pavisam īsi pastāstīsim, kas tur notiks un ko tur varēs sagaidīt no manis, ko no Lilijas, un būs arī dažādi citi pasniedzēji, kurus jūs gan šodien neredzēsiet. Tas pamats šim kursam ir tāds pavisam vienkāršs. Mēs balstamies uz šo pamatpieņēmumu, ka visa pasaulē, visas dzīvās būtnes sastāv no tādām 3 lielām struktūrām, no fiziskās, materiālās daļas, ko mēs redzam, jūtam, taustam, no enerģijas, kas mūs virza uz priekšu, kas mums ļauj kustēties, sajust dažādas jūtas un emocijas un miedarboties savā starpā ar citām dzīvām būtnēm, un no informatīvās daļas, jeb no šī te gara plāna, kas mūs sasaista ar dažādiem augstākiem spēkiem, kas mūs atnes jaunas zināšanas. Un tā. Un jaunā laika dziedniecība, viņa ir tāpēc, ka mēs, atšķirībā no tās tradicionālās dziedniecības, mēs sākam no smalkā plāna, pieņemot to, ka tas ir primārs, ja, šī neredzamā pasaule, tas, kas nāk no augšas, no informatīvā plāna, viņš kā lietus pār mums nolīst, caur mūsu enerģiju materializējas un nonāk līdz taustāmajām lietām, līdz mūsu ķermenim, veselībai, dzīvei, notikumiem, lietām un tā. Un no manas puses vairāk ir šī darīšana ar šo neredzamo plānu kursā, un Lilija ir tā, kas jums rādīs un mācīs par to, kā tad šai trijādei pieiet no tās ķermeniskās puses. Un tas viss savienojas caur enerģiju jušanu, caur bioenerģētiku, kam mēs tiekam klāt caur skaņu, caur elpu, caur zīmēm, aromātiem un visādām šādām lietām. Arī bieži vien caur augiem kā enerģijas nesējiem, kā enerģijas regulētājiem, kas arī uz augiem mēs skatāmies vairāk nevis kā uz tādu vienkārši bioķīmisku veidojumu, bet kā uz dzīvām būtnēm, kas nāk mums palīgā un ar kurām mēs varam sadarboties gan fiziskā, gan arī domu un notikumu plānā. Es varbūt, Lilija, došu tev drusciņi tagad vārdu sākumā. Tu mums solījies parādīt kaut ko ziemas laikā veselībai noderīgu. Un tāpēc tam es varbūt par tādām tehniskām lietām tiem, kam būs ieinteresējis un kas būs palikuši ar mums. Jā, labvakar visiem vai labrīt. Es, Marija, tevī klausījos, un jā, tev ir sava trīsvienība un man ir sava, bet principā viss daudz un dažādas pasaulē. Jā, bet mums viņas ir ļoti tuvu stāvošas. Man ir vairāk tā pārliecība ap to fizisko ķermeni. To es esmu dzīves sākumā mācījusies un tagad pat tās vēl kinezioloģijas akadēmija un maģistrs. Bet
Jā, visam ir jābūt, man ir pārliecība tā, visam ir jābūt līdzsvarā, tai tavai garīgai, neredzamai pasaulei, tavam garam, tavai dvēselei, tas ir kā viens stūrakmens, otrs ir mūsu prāts, kas visu to sastrukturē, un trešais ir fiziskais ķermenis. Un tas ir tāpat kā vienai mātei 3 bērni, un viens ir prātiņš, viens ir prātiņš, viens ir gariņš, un viens ir, rumpīts. Un nevar, un man pat klients saka tā, es negribu vingrot, vai nevar pameditēt. Tas ir tāpat kā tad to gariņu masēt un darīt viņam visu ko un ārstēt, un tad gan jau brālītim ar labu būs. Labāk viņam būs, viņš būs laimīgs, ka brālīts vēl veselāks, bet kopā tā ģimene vesela nebūs. Un tā arī pie manis, katram ir jāķerās klāt tā, lai viss būtu balansā un līdzsvarā. Un tagad taisni par to ziemas laikā, vasaras laikā. Varbūt es arī tādos 2 vārdos parādīšu to vāgusu. Ja? Okay. Un tas ir tā, ka beidzot ir, ja to saprot, tad tu saprot arī, ka ne pie vienas slimības tu neesi bez vainas. Tu vienmēr visu, kas tev iekšā fiziskajā ķermenī notiek, tu caur maņām sevī jau transformē iekšā, un visu šo kopumu. Es vēl vakar pārskatīju milzumu daudz laicīgo medicīnu, kur par to nekas nav tādā griezumā teikts, bet es tā strādāju, man tā sanāk. Un tas ir tā, kad tu pats caur savām maņām sajūtot caur neironiem, saredzot, sadzirdot, sajūtot, caur visām 5 maņām pats sevī transformē iekšā savas sajūtas, vai tu esi tādā labsajūtā, vai tevi viss besī ārā, un līdz ar to tu staisi savu veselību vai neveselību. Un vienkārši kursa laikā, tas ir mans jājam zirdziņš, ar ko tiešām es ļoti daudz strādāju ar cilvēkiem un ar ļoti labiem rezultātiem. Visas depresijas var ārstēt, un tad vēl pieņem fascijas klāt, un tad vispār iznāk brīnišķīgi rezultāti. Bet te tāds īs komplektiņš, ko rītā pamostoties, tas jums neaizņems vairāk laika kā iztīrīt zobus. Vienkārši mēs ar prieku tādu sevi iekšā aktivizējam savas 5 maņas, lai viņas jau nodod caur neironiem uz smadzenēm, tur, kur ir klejojošam nervam, kas tālāk visu organismu, novad to pa visu organismu, to informāciju, kā tu uztver šo pasauli, un ķermenis pretī tev dod vai savu labsajūtu un labu veselību, vai gluži otrādāk saraujās melns un maziņš, un nekā tad laba vairs nav. Un tad sākot nomazgājam muti, un tiešām ar prieku aktivizējam savu garšu, tad pārējam pie dzirdes un aiz ausīm izceļam sevi no visiem mēsliem augšā. Tā taisam kādas 5-10 reizes.
visi redz šitā te iet tā roku un te austiņi ritīgi izmasējam. Nākamais mēs jau esam aktivizējuši dzirdi un garšu, kā mēs izgaršojam šito pasauli. Nav jau tikai salds un skābs, bet ir arī ritīgi garšīga šī pasaule. Un gara valoda ir tā, kad tev siekals skrien mutē, kad tev ausīs rodās vibrācija, kad tev asaras acīs. Tā ir gara valoda. Un ķermeņi tās ir mūsu emocijas, kas sit augstu vilni. Nākamais mēs aktivizējam ožu un redzi šādiem apļveidu kustībām un te pa to spico atsmalu un aizvelkam līdz deniņiem. Un tad atkal tā un arī pa apakšu, jo neironi mums acīm pienāk gan pie augšējā plakstiņa, gan pie apakšējā. Un tādā veidā mēs aktivizējot redzi, mēs jau ejot ārā, ejot cilvēkos, mēs jau tā priecīgāk sāksim uztvert visu, ko mēs apkārt redzam, ko mēs saužam. Aromaterapija ir tikai viena daļiņa no šī vāgus komplekta. Redzi, tā ir atkal krāsu terapija, ja, ar ko daudz jau izdziedinās. Bet mēs te visu reizē aktivizējam un ejam pasaulē un tālāk vēl pavelkam uz leju, pa aizmugur šis vāgus iet uz leju un atbild par to, kā mēs uztvērām pasauli, atbild par to, lai mūsu stāja, mūsu muskuļi, mūsu kauli, viss mūsu korpus būtu slaids, vingrs, skaists. Un šeit pa priekšpusi viņš iet uz leju, šis vāgus, un taisa veselību vai neveselību visos mūsu iekšējos orgānos. Un ja kaut kā mēs vai nu baidamies, vai nu arī viss psihosomātika tur parādās, protams, viņš te pa ceļam vēl daudz ko dara, to visu es stāstu kursā. Bet vienkārši taisam no rīta šitā, taisam šitā, taisam šitā, un tad vēl visu galvu. Patās man viens puisis atnāca ar ārkārtīgi spēcīga deguna dobuma iekaisumu un strutaini bija un vajadzēja jau kalt. Mēs tikai ar osteopātijas metodēm viņam sāk tecēt tās strutas vienkārši pa degunu ārā. Tā kā visu var izdarīt pats, un to arī es pie Marijas mēģināšu stāstīt un rādīt. Un labi, tagad Marija pasaka. Jā, klausies, man ik pa laikam, tā kā es kādam arī rādu šito te cilvēku, tur ir kaut kādi tādi speciāli punkti pie tām acīm, jeb kā es zināšu, kur man tur uz tām tur spiest. Tu pasaki, mēs vienkārši ejam pa tiem kauliņiem, ja tur ir kaut kā ļoti jāzina, tur visi tie akupunktūras punkti un viss tur tā. Protams, ka visi viņi ir jāzina, bet nevienam priekš tā negribās ķēpāties, ja viņš speciāli tajā nav iekšā. Piemēram, te, kur pirksts atdurās, te iet pa degunu uz augšu, šeit ir acu nervs, tur pirksts pilnīgi atdurās, to var pamasēt, bet principā priekš šī vāgus aktivizācijas pietiek, jo mums pienāk miljoniem neironu pie acīm, pie visiem mūsu maņu orgāniem. Un tu jebkurā gadījumā trāpīs. Un te vēl vienkārši velk pa to galvas kaustā cauruba, to spico kaulu, gan pa augšu, gan pa apakšu. Jā, un to katrs var sajust.
Jā, taisni pa to kaulas smaili, pa to kaulu. Jā, es tev pilnīgi piekrītu, ka ķermenis ir tā mūsu daļa, kura ir vispatiesākā, jo tā, kad mums kaut kas nāk galvā, mums ir visādas idejas, viņas no viskaut kurienes mums rodās, tad tur ej tu sazini, vai tās vispār ir mūsu domas un idejas vai nav, un mums tur ir tāda, ļoti plaša pasaule, ja, sevišķi mūsdienu cilvēkam, kas dzīvo informatīvā laikmetā un kur nepārtraukti saskarās ar visādiem iespaidiem. Un mēs tur diezgan varam tā, sevi apmānīt diezgan viegli, pieņemt vēlamo par esošo. Tāpatās mēs esam diezgan labi iemācījušies nobloķēt savas emocijas, un, kas īstenībā ļoti labi mums varētu pastāstīt par to, kas tad mūsos notiek, ja, un kas tur ir tā patiesība un kas nav, jo viņas tur to augšu, to fizisko savieno, bet mēs arī to esam ļoti labi iemācījušies nobloķēt. Bet tad, kad kaut kas nonāk jau līdz tām sajūtām, ja, tad vai nu tev sāp, vai nu nesāp, vai nu ir karsts, vai nu ir augsts, un tur diezko vairs sev samelot nevar. Tāpēc, jā, šis ir tāds, es to ķermeni uztveru tiešām kā tādu patiesības nesēju. Tai pašā laikā, šis te pamat skatījums, protams, ka tas sākums viss sākās no neredzamā, un tad mēs pēc tam ieraugam. Tā, es tev pēc tam, Lilīt, vēl pajautāšu vienu lietu. Es tagad varbūt izstāstīšu drusciņu, lai mēs te neievelkamies milzu garā video. Es īsumā izstāstīšu tiem, kuriem, interesētu, kas tad tur tai kursā būs un kāda tur tā kārtība mums ir. Vispirms es sākšu ar to, kas tur nebūs. Tur nebūs gatavas receptes par to, kā darīt, kā vārīt pareizās zāļu dzīves, kā pareizi pēc kādas metodikas darīt to un to, šitais tur nebūs. Jo es centīšos jums parādīt, kā var iemācīties individuālā katrā gadījumā tikt klātai informācijas un pieredzes un metodikas bankai, ja, un kā no tiem visiem daudzajiem aspektiem pasaulē, ko var izlasīt, sajust, iemācīties, pajautāt, kas reizēm rodās momentāli no neredzamā plāna, kā no tā visa dabūt tieši šim cilvēkam pareizo piegājienu, pareizo viņa receptīti. Un tā ir katram unikāla un neatkārtojama. Un vēl šeit nebūs diagnostikas, vispār nemaz, jo vai jūs esat ievērojuši, ka tad, kad tie, kas iet uz poliklīniku kādreiz un tur pie daktariem, ja, es nezinu, kā tās iestādes tagad saucās, tur ir tās grāmatiņas tur tādas, ja. Es kādreiz sen arī tur dažreiz biju. Un tad es ievēroju, ka tajās grāmatiņās tur tikai raksta kaut ko iekšā un neko nedzēš ārā. Tās diagnozes, ko mums uzliek, viņas ļoti nosēžās mūsu galvā, viņas uzliek mums tādu programmu, tādu uzrakstu, reku tev tādu un tādu slimību. Un mēs vadamies pēc šīs slimības, mēs ejam šīs slimības pamatā. Tāpēc diagnozes šajā kursā nebūs, un mēs iemācīsimies skatīties uz cilvēku veselību un veselumu bez vārdā saukšanas, bez šo te destrukciju nosaukšanas, jo mums jau viņus nevajag. Ja? Mums vajag tikt no viņām vaļā. Tāpēc mums vajag savu uzmanību no šīm destrukcijām vērst uz to, ko un kā mēs gribam. Ja? Tas uzmanības fokus, viņš ir pilnīgi savādāks nekā ir pieņemts, tā kā līdz šim skatīties un nekā ir pieņemts, tādā mums pierastajā medicīnā. Vēl šai kursā nebūs zināšanas par to, kā ir pareizi jādzīvo, kā ir pareizi jādara, kā ir pareizi jāēd, jāguļ un vēl viss cits jādara. Jo pareizi ir tikai tam vienam cilvēkam, katram vienam viņa individuālais veids. Un diezgan liels uzsvars būs uz dziednieka ētiku, kurā viens no pamatprincipiem ir, ka mēs nekad nezinām, kā ir pareizi otram. Mēs tikai varam piedāvāt kaut ko, un katram ir viņa paša izvēle un viņa atbildība. Un jo mēs katrs vairāk uzņemamies atbildību tikai par sevi, jo mēs kļūstam brīvāki, un jo brīvāki mēs kļūstam
gan priekš sevis, gan mēs kļūstam brīvāki no citiem un no citu ietekmes. Un mēs taču to brīvību visi gribam, vai ne? Un tā mēs arī atbrīvojam citus cilvēkus, dodam viņiem šo brīvību, nu, ja viņi grib. Tātad konkrētas metodikas un vadlīniju arī praktiski nebūs. Būs tādas ļoti, ļoti lielas, tādas, ļoti ietilpīgas šīs vadlīnijas, ko jūs šajās metodēs dabūsiet, un viņām būs jāpieiet ļoti radoši. Tad būs daudz iespēju improvizācijai, būs daudz iespēju attīstīt katram savu pieejamību, katram savu stilu. Pa lielam vispār šis kurs nav par zināšanām. Viņš ir par tās dziedinošās vietas, dziedinošās telpas atrašanu sevī. Un šī telpa, lai cik dīvaini tas neskanētu, viņai ir tukša. Viņā ir tukšums, viņā ir nekas, tikai tāpēc, lai tajā varētu ienākt tieši tas, kas tajā vienīgajā unikālajā mirklī ir vajadzīgs tam cilvēkam. Un tas, kas ir pats galvenais, ir iemācīties dot priekšroku tiem lielajiem dziedinošajiem spēkiem un kļūt par instrumentu viņu rokās. Vienalga, vai jūs to dziedināšanu veltīsiet sev vai saviem tuviniekiem vai saviem kaut kādiem klientiem, vai suņiem, kaķiem, vai dārza puķiem kaut vai, jo dzīvās būtnes visas ir. Šis arī nav profesionāls kurs, tas ir interešu izglītības kurs pieaugušiem cilvēkiem, kuri pēc tam to var lietot, kā viņi grib, vai savai izklaidei un brīvajam laikam, vai savai personīgai attīstībai, vai papildinot kaut kādu savu pamatprofesiju. Un tā tas arī paliks, viņš nekļūs par profesionālu kursu, lai šī joma un tas, ko jūs darat ar sevi, nesasaistītos ar kaut kādām birokrātiskām struktūrām, lai mēs varētu brīvi to lietot tur, kur mēs katrs gribam. Kas tai kursā būs? Tad būs daudz dažādas iespējas, kā sevi sagatavot šīs savas dziedinošās telpas sajušanai un pieņemšanai un izveidošanai caur visādām tādām papildus metodēm. Tad visādas mākslas metožu elementi būs. Ja? Tad jūs nekļūsiet par mākslas terapeitiem, bet būs saskari ar dažādām mākslas terapijas metodēm, un jūs caur viņām varēsiet kaut kā sevi paregulēt. Ja gribēsiet, pēc tam varēsiet to attīstīt tālāk. Būs ieskats skaņu terapijā. Tai pašā laikā jūs nekļūsiet par skaņu terapeitiem, bet jūs ar to saskarsieties, kaut kādus elementus varēsiet paņemt, lietot, un ja gribēsiet, protams, iet tālāk tur. Būs daudz darbību ar visādiem dabas spēkiem, ar augiem. Mēs iesim dabā, mežā, purvā, pie jūras, pie upēm, iepazīsimies ar dabas stihijām, jutīsim, kā viņas darbojās cilvēkā, kā viņas darbojās nododot kaut kādu informāciju vai enerģiju no mums citam cilvēkam, kā to var palīdzēt izdarīt koki, akmeņi un kaut kas cits. Tad būs visādas šīs ķermeniskās jušanas un iedarbības caur ķermeni, kas jums būs pamatā pie Lilijas. Būs dažādas meditācijas, būs bioenerģētikas treniņi, būs arī visādas nelielas tādas online metodes. Tās vairāk varbūt attiecībā uz sevi, bet ir arī šis tas labs un nepārāk sarežģīts, kas ir lietojams darbojoties ar citiem cilvēkiem online. Ne visas manis dotās metodes ir online lietojamas. Tās jaudīgākās un vērtīgākās tomēr ir klātienes metodes, bet online var daudz ko izdarīt, un šo to jūs tur arī iemācīsieties. Pavisam īsi būs arī tādi tīri informatīvi, tādas tīri lekciju veida pamata cilvēka fizioloģijā un psiholoģijā, lai vispār zinātu, kur galu galā mums tur kas mūsos iekšā atrodas, ja, un apmēram kas notiek mūsu psihē, kad mēs saskaramies. Jo galu galā jūs runāsiet ar cilvēkiem, ja jūs patiešām šo dziednieku praksi gribēsiet attīstīt.
un arī cilvēki nāks un stāstīs jums par to, kas tad viņos notiek. Tā kā, nu, kaut kādam priekšstatam jābūt ir. Tie cilvēki, kuri jau to kaut kur ir mācījušies, jo pie mums nāk arī cilvēki, kam jau ir medicīniskā izglītība, vai kas ir psiholoģija mācījušies, kas ir masieri vai pirtnieki vai kaut kādas tam līdzīgas profesijas, ja, kurām tas jau ir, un tad, protams, viņiem nav tur tā ābece jāklausās vēlreiz. Es viņiem piedāvāju tad alternatīvas iespējas, ko viņi tā vietā var kaut ko papildus apgūt. Jā, tad otrajā mācību periodā, kas nāk, tagad mēs sākam, tad nākamajā ziemā, ja, tad būs šīs te klātienes pamata metodes, ar kurām es strādāju, kas kārto auru, kas kārto cilvēku dzīves lauku. Viņas brīžiem arī tā saucās lauka metodes, jo mēs strādājam ne tikai tieši ar cilvēku, bet arī, teiksim, telpā, vai nu slēgtā telpā, vai dabā, izceļot kādu gabaliņu viņa dzīves lauka. Ja, tāpēc tās saucās lauka metodes, ja, un arī kā auru balansēt un šo biokorekciju veikt, to arī jūs varēsiet iemācīties, ja gribēsiet, pēc tam lietosiet, ja negribēsiet, nē. Viņas ir it kā ļoti vienkāršas šīs metodes. Tā pašā laikā cilvēkam ir jābūt gatavam viņām, ja, tāpēc ir šis garais, salīdzinoši garais sagatavošanās periods, kurā vienam viņš ir vajadzīgs vairāk, vienam mazāk, kāds to sajūt, ka viņam vajag pavilkt garumā un vēl kādu gadu patrenēties. Ja, tā kā tas temps, kādā cilvēks var šo kursu apgūt un pabeigt, viņš ir ļoti dažāds. Ir cilvēki, kas to izdara tāši, un ir cilvēki, kas to dara vēl 2 un 3 gadus vēlāk, un tas ir iespējams viss. Tā, jā, liela uzmanība tiek pievērsta saiknei ar augstākiem spēkiem, jo dziednieks, it sevišķi, ka viņš strādā citiem cilvēkiem, manuprāt, tādā vēlamajā variantā ir instruments augstāko spēku rokās, nevis, ka viņš tur no kaut kādas pašas savas gribas un enerģijas kaut ko tagad tur bīda, ja? Tā ir tāda drusceņa tāda pesteļošana, ja mēs kaut ko no sevis tur daram. Tas neatbilst šim te jaunajam laikam, kurā mēs šobrīd esam un kurš mūsos ienāk, ja mēs viņā ienākam. Jā. Un jau nedrīkst darīt. Nedrīkst, bet tas tradicionālajā dziedniecībā tas tā notiek, un ļoti daudz, kur tas tā notiek, tāpēc, ar to mēs saskaramies, tas ir visas maģijas pamatā, ja, un ne tikai maģijas, bet arī reklāmas biznesa pamatā un daudz kur citu. Jā, tur jau jā. Tā kā tehniski daļa nodarbība būs klātienē, daļa online. Ir tā, ka viņas nedublējas. Nav tā, ka, teiksim, kaut kas ir klātienē, un tad tas tiek nofilmēts, un to var arī attālināt redzēt. Tas tā nav. Ir vai online nodarbības, kuras vairāk ir kā lekcijas, bet tur vienmēr ir arī kaut kādas prakses daļēji, un ir klātienes nodarbības, kurās mēs patiešām praktiski darbojamies ar sevi, ar citiem, un tur nelielu teorētisku daļu var ierakstīt, bet viņa tiek tikai tiem, kas ir bijuši klāt pamatā, jo bez tā, ko mēs tur daram, tai teorijai nav nekāds jēgas. Arī tā, ka ne visi tajā otrajā mācību periodā tiek pie visām šīm te praktiskajām metodēm, jo pie tām, kas ir klātienes metodes, ko es uzskatu, kas ir tiešām jaudīgas un tādas, nopietnas metodas, pie tām es laižu tikai tos, kas ir zinām posmu veiksmīgi jau nogājuši. Tā kā, ja cilvēks grib tikai tādu rustiņu apsildīt degunu un kaut ko paskatīties, viņš, protams, to var darīt, bet tad jārēķinās to, ka kaut kur var netikt klāt. Tā pašā laikā ir iespēja pabeigt šo kursu arī esot praktiski, gandrīz tikai online, bet tas ir salīdzinoši sarežģīti, jo tad ir jāskatās daudz papildus piedāvājumu visādas šīs te alternatīvas, kas ir. Ja mums ir pāris cilvēki online pabeiguši kursu, tā kā, izdarīt to var, bet, tur ir ļoti tā sevi jāmotivē un jādisciplinē pašam. Tā. Un galvenais, ar ko, manuprāt, šīs pieejams atšķiras no tā, kā ir pierasts skatīties uz savu veselību vai neveselību,
ir tas, ka es uzskatu, ka slimība tas nav mums kaut kāds sods, tas nav kaut kas mums tagad ir jāapkaro, kaut kāds briesmonis, kas ir uzklupis mums, ja, mums negribot nevainīgiem jēriņiem esot. Mēs slimību principā paši neapzināti esam uzaicinājuši, iedevuši viņai vietu savā dzīvē, savā ķermenī, savā pasaulē, lai aizpildītu kaut kā cita trūkumu vai kaut ko citu piesaktu. Tad slimības principā mums kalpo. Kaut kā Lillija jau šito momentu arī minēja, ka mēs te paši esam pie viss vainīgi. Es tā kā par to vainu tā kā nesauktu, es teiktu, ka mēs esam viņas uzaicinājuši. Un pa lielam šīs slimības nāk mums kā palīgi, lai mēs varētu pieaugt, lai mēs varētu attīstīties un lai mēs varētu kaut ko mainīt savā dzīvē. Jo, ja jau mums viss būs tā ideāli, tad mēs neko nemainīsim, vai ne? Tā kā atnāk slimība, sāk kaut kas būt slikti, mēs kaut ko sākam darīt, un līdz ar to kaut ko arī iemācamies, izmainam, un mūsu dzīves kvalitāte aug. Tā kā, jā. Tā gan. Uztveram to kā iespēju izaugt. Nu, es par Mariju gribēju pateikt, kas man vienmēr ir bijis ļoti svarīgi, kad es mācos, kad viņa nevis dod zināšanu kompleksu, bet viņa attīstīja cilvēkā to, kad viņam pašam tā kā viņš pats sāk saprast un zināt, viņam rodās zināšana. Tas nav tas pats, kas zināšanas, bet tā iekšējā zināšana. Un to arī brīnišķīgi savos semināros un vasaras praksēs, ka katrs sevī sāk saprast un sajust to savu iekšējo zināšanu. Un tas ir tik brīnišķīgi, ka mēs vienkārši zinām, neapgāžam priekš sevis savu patiesību. Nu, tā kaut kā. Es tik gribēju papildināt, Marusīt, tavu lielo rūpi. Kad tā ir tā zināšana, nu, kad ir priekš tevis ir tā un ne citādi, un tu to, man liekas, redzot jau, nu, laikam 3 gadus jau es esmu ar tevi kopā šai skolā, kā tajos cilvēkos, tajās meitenēs sevišķi ar puišiem, es tur ļoti maz, viņu maz ir un maz komunicēju, kā viņos aug tā zināšana un pašapziņa. Tāda pašpietiekamība, nu tas ir ļoti redzams. Šī pašapziņa, viņa rodās laika gaitā, un viņa rodās tad, kad cilvēks sāk kaut drusciņu praktizēt, jo tikmēr, kamēr mēs klausām, tur lielām ausīm, tikmēr nekāda pašapziņa nerodas, jo vajag praktiski sajust, ka tiešām no tā, ka es nomodelēju to savu domu, ka es sajūtu ar to savu roku, to pieskārienu, ka es tur, nu, kaut kā uzticos sev un samiksēju tos augus, ko es tajā pļavā atrodu, un patiešām kaut kas ar mani notiek, un ar to otru cilvēku varbūt pat notiek. Ja, tāpēc ir daudzās prakses, un šis ieteikums arī kursu laikā izmantot vienam otru, kā eksperimentu trusīšus, ļauties tam un mēģināt, jo, nu, tāpēc jau ir šis periods, kurš vispār nav garš, ja tas pusotrs gads, jeb tur, nu, ar 2 vasaras pauzes mēnešiem sanāk 1,8 mēneši, nu, pusotrs gads ir ļoti maz īstenībā, ja, bet, nu, tādam uzrāvienam, ja tā tiešām iekļaujās un centīgi to visu dara, tad var tik līdz diezgan foršam rezultātam, kā mēs te redzam dažos izlaidumos, tad tur sanāk diezgan interesanti. Jā, es tikai gribēju vēl piebilst, es, kad sāku gatavot savus krēmus, ja, nu nebija jau toreiz, bija Krievu laika zināmās tehnoloģijas 70. gadu beigās, par cik es sāku ar farmacētu. Varbūt visi nebija, Lillija ir taisa brīnišķīgs mājas krēmus un visādas vēl dabas preparātus, jā. Viņus gan online nodemonstrēt, bet, nu, pastāst, kad stāstu. Sāku tajos, nu, sāku vienkārši aizgāju no laicīgās medicīnas prom tikai tāpēc, ka man jau
Es biju šausmīgi gudri, es jau 70. gados sapratu, ka tā ir viens liels bizness. Un jā, man noderēja tas, kad es apguvu ziežu, eliksīru, toreiz vēl supozitoriju, zirnīšu, sejas krēmu, tinktūru. Nu, visu šo tehnoloģiju es apguvu vēl Rīgas medicīnas institūtā. Un tad, kad es sāku gatavot pati, tad tur ir tas, ko Marija teica, un ko viņa arī brīnišķīgi māk tā kā ierādīt, nu tā, piedāvāt, ka pašam ir jāsajūt, ko tad tev tur jāliek iekšā tai smērē, ko priekš kā tev viņi ir vajadzīgi. Un tā brīvi ļauties un likt iekšā tos augus. Es pat arī eju uz mežu un visu vācu, un tas ir gan kā izklaid, gan patīk, un braukāju pa visu pasauli, un tur ar kaut ko vēl paķer līdzi. Un tad saprast, kad, nu, tāda, teiksim, tāda tā konsistence bišķi var redzēt. Šitas sākumā es ļoti pārbaudīju pēc interneta, pēc Googles, kas tie pa augiem vai dar kopā. Un tērēju ļoti lielu laiku, nu, reizes 5 es tā darīju, un te es sapratu, nu, ka viss ideāli saliekās. Un vajag vienkārši ļauties, un viss notiks. Un tagad arī man pēkšņi atnāk šī augsakne, kaut gan viņi man 20 gadu atpakaļ jau es ar viņu veiksmīgi ārstēju. Tagad man sāk nākt cilvēkam to vajag. Nu, teiksim, šitā te garšīgs, biezs, augstāk neredz. biezs, tā kā liķieris. Tas te pa pumpuriem tev tur. Tie papeļpumpuri, tādi, nu, visādi jau man, tas ir mārsils, un augsakne ir šī, jā. Nu, ir, jā, bišķi var redzēt. To jau ir jāmēģina. Un viņi ir tā kā pilnīgi tāds sīrups, tā kā punšs, un cik viņa labi strādā uz saitēm, audiem, arī uz plaušu vainām, uz iekaisumiem. Nu, kādreiz bija tāds teiciens, kas der visam, tas neder nekam. Īstenībā jau viņš ir aplams. Ja tev tīrās organisms, tad viņš tīrās viss, nu nepaliek kaut kāda maza miskastīta papēdī, arī tas tīrās. Un tā kā augsakne, viņš ir elastībai, kaulu saukšanai, saitēm, manām mīļajām fascijām, kas pilns ir ar neironiem, visam tām. Pēc tam papeļu, pumpuru, eliksīru. Kaut kad ļoti sen, kaut kādi 5 gadu atpakaļ, mēs ar Mariju satikāmies toreiz vēl visādi citi šamaņi bija tādā šamaņu festivālā. Man vispār es neko nepiedāvāju, un neviens arī neko nenopirka, bet pienāca Marija un paņēma papeļu pumpuru eliksīru. Un tas arī bija vienīgais, kas toreiz tika paņemts. Un kaut kā tikai pēc tam es tā sapratu, ak, tu Dievs, cik viņš ir labs. Nu, ja jau Marija paķēra, tad jau zina, ka labs. Un sāku pati lietot, nu, ja kaut kas sagriezts, kaut kāda pumpa, kaut kas sadedzis, kaut kāds izsitums, nu, viņš, vienkārši neaizstājams. Var arī iekšķīgi dzert, nu, teiksim, tur ir ļoti daudz pumpuros, ļoti daudz propolis ir, nu, kas tas ir pumpuri, tas apvalks, kas jau pasargā to jauno dzīvību no visas apkārtējās vides. Tas ir tik ļoti
dziedniecisks, aizsargājošs. Nu, tā pa katru var stāstīt ilgi un gari. Un Mēs kur jau vēl esam Lilija aizrunājušās. mani mīļi acu pilieni, tie Acu arī ir ļoti labi. Jā, ir sevišķi datoru laikmetā, kad visi sēž pie datoriem, jā, Jā. un tā ir milzu slodze. Un ir sevišķi vēl ne tikai pie datoriem, bet telefonā tā ir vēl lielāka slodze. Jā, tā kā es to daru, man dators kopš kādu laiku galīgi nepatīk vairāk. Un tad es cik vajag, tik sēžu telefonā. Tiešām. Un tāpat arī augsts, karsts un iepilinot, un viņš tā kā ratus ieeļo, tāpat ratu riteņus ieeļo, tāpat var ieeļot arī acis paliek spožāks un gaišāks, un atkrīt visādas kataraktas un glaukomas, šīs slimības, ja laicīgi lieto, jau saknē neparādās. Atkrīt arī tad, ja viņas jau ir sākušās. Jā, daudziem arī tad, kad ir sākušās. Nu jā. Varbūt metam mieru šodien. Metam mieru. Es tur sarunāju daudz un pa gari un griežam ārā un liekam citreiz jaunu bildi iekšā. Paldies tiem, kas klausījās un gaidu kursos. Un Marija izdarīs ar jums visu tā, kā vajag. Viņi neko jums nedarīs, bet par to jūs paši paliksiet viedāki, gudrāki. Nu, nāks tā zināšana, un tas ir tik saftīgi, tik garšīgi. Labi, paldies tev, paldies man, un paldies jums, ka mūs klausījāties un skatījāties. Mēs, protams, ar jums esam gatavas runāt un tikties un dalīties arī ārpus šī kursa un atsevišķi un dažādos mazākos pasākumos un individuālās vizītēs. Bet, ja jums ir ieinteresējis šis te garākais projekts, ja, tad zem visām vietām, kur jūs šito video redzat, būs saitīte, kur jūs varēsiet to apskatīties, un arī es ielikšu mūsu kontaktiņus, lai jūs varat mūs vieglāk atrast. Paldies, dzīvojam laimīgi! Jā, tieši tā.